Sveiki visiem! Es jūtu iekšēju vadību uztaisīt kādu lasījumu latviešu valodā. Es zinu, es neesmu nekad, es esmu savējā lasījis kādas latviešu valodā, bet nekad neesmu taisījis video. Tāpēc tas ir mazliet jocīgi. Es nezinu, es mācējuši nosaukt kāšu nosaukumus. Jā, bet es jūtu, ka to vajag. Kādam vajag dzirdēt, vai arī es no šīs pieredzes mācīšos. To lai viss mums parāda. Es palūgšu Visumam, lai tas mūsu vada mūsu augstākā labuma labā. Ja visi cilvēki, kas ir iesaistīti tavā manā situācijā, viņi saņem ziņas no Visuma viņu labākā labuma labā. Es nezinu, kā lai to saka. Vai es saku pareizi? Es izlikšu 3 kārtas un tad paskaidrojušos, un tad es parasti eju dziļāk jautājumos, kas nāk uz augšu. Labi, mums ir karaliene. Un karūzīšu karaliene. Es nezinu. Kaus karaliene. Kaus karaliene. Ak, Dievs, nezinu taro kārtas latviešu valodā, kā viņas sauc. Labi, mums ir arī karalis. Lai es nezinu. Karalis un karaliene. Labi. Es jūtu, ka tur ir lasījums ir par sievieti un vīrieti. Viņi ir nobrieduši, viņi nav princešu kārtā, viņi ir augstākā karaliene un karalis. Un es īsti nevaru pateikt, kas tieši ir tieši šiem diviem cilvēkiem. Bet atbilde ir tā, ka īstenībā es redzu, vīrietis skatās uz sievieti, un sievieti viņam patīk, viņa ir skaista, viņa arī ir emocionāli, mīļa un mākslinieciska un dvēseliska. Viņa patīk, bet viņa skatās uz pati savu kausiņu un neskatās nekur apkārt. Un viņš skatās viņu, un tad The Hermit, šī kārts tā kā skatās uz to kungu, un tas vēstījums ir, ka jāiet iekšā savā iekšējā pasaulē, un tur tu atradīsi atbildes. Nevis kāds kaut ko no ārpus tev pateiks, bet tikai tas, ko tu jūti iekšēji. Tad mums ir Knight of Swords, zobenu bruņinieks, laikam. Tas varbūt par domām, par visām domām, kas maļās tam tā kunga galvā. Un viņš nezin, ko darīt. Viņam laikam viņa baigi patīk. Wheel of Fortune, bagātības rats. Tas man laikam liek domāt, ka tā sieviete tam kungam liekas ir visu viņa vēlmi piepildījies, un arī tas, kad viņš iegūs bagātību. Labi, ko paprasīsim, ko visam kungam
iesaka? Kas kungam būtu jāzina? Es nezinu, latviešu lasītāji tā dažreiz esmu. Mācījusies tikai angļu valodā labi. Mums ir Naudiņas karaliene. Kas vēl visu? Page of Swords. Un tad ir spēka kārtas. Labi, es redzu vēl vienu citu sievieti, un tā ir citai sievietei atkal nu jā, tur ir bišķiņi. Tur ir bišķiņi kaut kas. Te es sievietei, varbūt tās tev vajag. Tev vajag tikt kārtībā ar vienu sievieti, pirms tu ej pie otras, jo savādāk tā dievišķā un veseliskā sieviete, viņa visu jūt, viņai neinteresē nekādas drāmas. Viņa grib mieru. Tev liekas varbūt tās, ka tu esi iekūlies kaut kur, iekšā, bet tās domas ir tās, kas tevi tikai tur iekšā satītu tā, it kā nezinu, kā tikt ārā no situācijas, bet īstenībā ir tur izeja. Tā ir tikai ilūzija, ka nav izējas. Un šī kārta tev saka, ka tev, iesaka, ka tev vajag būt vairāk kā krūzīšu karalis. Tad krūzīšu karalienei patiks labāk. Tas nozīmē, esi vairāk mīļš, pievērsies garīgām lietām, tās dvēseliskai sievietei ļoti patiks. Esi vairāk mīloši un nenāc ar kaut kādām hostilām enerģijām pie viņas. Un es gribu jautāt, vai es nezinu, vai latvieši tā dara? Es gribu pajautāt visumam, vai ja karalis King of Wands mainītos un būtu vairāk krūzīšu karaļa enerģijās, kāds tad būtu rezultāts? Page of Cups. Tad arī viss mainītos, lukas arī būtu. Lūk, tas arī būtu, ka būtu izmaiņas un viss mainītos, un tad arī būtu bagātības rats. Un visi būtu beidzot laimīgi. Jā, tāds lasījums. Es vienmēr iekļaujos 10 minūtēs, nevaru ātrāk neko pateikt. Un arī 10 minūtes, lai pieslēgtos, saprastu, pastāstītu, izteiktos, sajustu. Jā, es nezinu, es ceru, ka tas jums noderēja. Ja jums noderēja, lūdzu, pašairojiet manu video, ielieciet īkšķi vai sirsniņu.
vai vienalga kāda reakcija. Pašērojiet tālāk, varbūt kādam nodara. Jā, un ierakstīt komentārā, vai man turpināt taisīt latviešu mazos lasījumus latviešu valodā ar to kārtīm. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākošajai reizei es skatīšos, vai turpināt vai nē. Paldies, atā!